Šis ir. Mani sauc Marta. Kopā ar savu ģimeni dzīvoju ārpus pilsētas mājā Baldonas novadā. Šeit gan atpūšamies, gan saimniekojam. Esam mājražotāji un ražojam dabīgu kosmētiku vidē draudzīgos iepakojumos. Brīvajā laikā izbaudam apkārtni, dabas tuvumu, putnu dziesmas, saimniekojam zaļi. Arī mūsu uzņēmējdarbība ir vērsta uz zaļo domāšanu, jo iepakojam kosmētiku vidē draudzīgos iepakojumos un cenšamies nodarīt ar savu saimniekošanu pēc iespējas mazāku kaitējumu dabai. Mums latviešiem patīk dzīvot katram savā mājā, un mājiņas mums ir dažādas, lai arī esam kaimiņos. Katrs kurinam to savu māju citādāk. Nu stāsti, kā jūs apsildat savu māju? Mums kopš 2018. gada beidzot ir centrālā apkura mājā ievākta. Ir silti. Ir kombinētais katls granulas kopā ar malku. Nu jā, tas ir baigi foršs risinājums, jo sākumā mums bija atsevišķas 6 krāsniņas, katrā istabā pa savai, un tas bija ārprātīgs darbs katru rītu, katru vakaru 6 krāsnes jāskrēd jākurina. Tad tagad ir ļoti ērti. Viss notiek ar vienu podziņu. Sākumā skatījāmies uz malkas apkuru, jo mums malka ir pieejama visapkārt, kā redzat, teritorijā ir daudz gan kritušie koki, gan vienkārši vētras iespējā bojāt koku, ko mēs varam izmantot pēc tam kā malku. Tas bija skaidrs, ka mēs vēlamies kurināt ar malku, jo tas ir ekonomiskāk un mums lētāk, protams. Bet mēs sapratām, ka mēs gan bieži tajā laikā bijām prom no mājām, vai, piemēram, pa nakti guļot arī tas nozīmē, ka nekurās un granulas, tad ir tas risinājums, kas atļauj kurināt ēku vai nu pa nakti, vai nu prombūtnes laikā, lai atgriežoties apakaļ nav augsta māja. Un tad šeit ir jūsu pašu rokām vāktais Jā, mans vīrs katru rudeni, vasaru rudeni sarūpē malku nākamajai sezonai. Mums ir vēl viens šķūnīts, kur arī malka stāv. Tur. Ja grib bez maksas kurināt, tad jākurina šādi Jānis klēpītis. Tā, nu, pietiksies, ja? Es paņemšu sev arī. Abā. Nu, re? Labs darbiņš padarīts. Nu, un tad šis ir tas īpašais. Šis ir tas slavenais kombinētais katls. Te mums ir granulu kaste. Šī ir jāpiedara parasti pilna līdz malām. Un tad var vairākas dienas nebērt. Un šis mums ir deglis. Te ar vienu podziņu pienāk un ieslēdz. Tagad viss arī sāk notikt. Sāks tulīt iekurināties. Jā, dan. Savukārt, ja kurina ar malciņu, tad attaisa vaļā šeit. Šeit ieliek malciņu iekšā un caur šejieni ar sērkociņu piededzina. Viena lieta, kas gan ir ar malku, kas ir mazliet neērtāk, ir ļoti jāskatās temperatūras. Ja granulām kurinot, tad sistēma pat izdomā, kad ir par daudz un kad vairs nevajag un veidina attiecīgi šo vēdlodziņu gaisa piekļuvi. Tad kurinot ar malku pašam ir jānāk ik pa laikam jāskatās, lai neiet pār 60 grādiem, lai nepārkurina un lai nesaspragst visu to padarīšanu. Tā kā es šo uzticu vīram. Iedam iekšā. Oi! Es taisīšu ciet. Vaļā un daram iekšā. Īstenībā, ja interesē aptuveni, cik iziet, tad mums iziet aptuveni 1 tonna mēnesī. Tas izmaksā vidē no 250 līdz 280 eiro mēnesī. Jā. Tad, ja sasniedz āra temperatūra 18 grādus, mums ir ārā termometrs, tad padod ziņu arī sistēmai, ka nav nepieciešams kurināt krāsnī radiators, bet kurina tikai boileri. Līdz ar to vasarā baigi forši ir tikai boileri. Ziemā kurina abas divas, gan radiatoru, gan arī boileri visu kopā. Bet jā, tam ir nepieciešama elektrība. Ja mēs paliekam bez elektrības, tad gan var rasties problēmas. Ir kaut kādi gadījumi bijuši, kad pazūd elektrība? Ir bijis, ka pagājušo, man šķiet, rudeni vai pavasars vairs neatceros, bija vētra ārā diezgan spēcīga. Jā, un, protams, visā reģionā visur atslēdz elektrību un neteiksim, ka bija ļoti silts mājā iekšā, bet par laimi, savu 15 stundu laikā, jā, elektrība pieslēdz apakaļ un tad viss bija kārtībā. Bet vecās krāsnes jums ir saglabājušās? Viena vecā krāsnes, jotula krāsniņa vēl stāv tieši šādam mērķim, ja nu viss striķis trūkst, vismaz viena telpa, ko mēs varam apkurināt arī vēl atsevišķi, bet tā šobrīd ir centralizēt, viss notiek. Mēs darām tā! Kaut arī malka ir nefasīlais
Kurināmais nevienmēr to var uzskatīt par dabai draudzīgu, tāpēc, ka malku kurinot izdalās tādi puteklīši un var veidoties gaisa piesārņojums. Jūsu gadījumā tā, protams, nav problēma, jo jūs dzīvojat ārpus Rīgas, jums ir daudz svaiga gaisa un šie puteklīši pazūd, bet problēma tā ir, piemēram, blīvi apdzīvotās teritorijās, kur ļoti daudz cilvēku apkurina ar malku un tad var veidoties smogs un to, starp citu, pat var reizēm novērot Avotu ielas apkaimē. Tādā ziņā, piemēram, granulas ir pat labāks veids, kā kurināt māju, katrā ziņā dabai draudzīgāks, jo šo te puteklīšu ir daudz mazāk. Bet vai gadās arī tā, ka jūs darat tādas nedaudz nelegālas darbības un tajā jaunajā katlā nokurinat arī kādu veca krēsla kāju, piemēram? Vai jūs neuzdrošināties tur ielikt neko tādu? Nē, mēs paši šajā mājā dzīvojam, paši elpojam to, ko mēs kurinam, un līdz ar to mēs tiešām vēlamies kurināt tikai tīras malkas pagales vai granulas. Pārējos atkritumus mēs šķirojam. Mēs Mēs darām tā!